Labāko restorānu kafiju Black Professional piedāvā. Šis ir raidījums, kam taisnība, un šovakar mēs parunāsim par mīlestību. Tik tiešām. Tikai arī par citādāku mīlestību un tīri sociālā plāksnē. Mani interesi tieši šī tēmā ir tieši varbūt izkāpt ārā no tās orientācijas, ārā no tās mīlestības, nemīlestības īpašās rāmjiem un skatīties uz to jautājumu, vai vajag to publiskot vai nē, uz tā, vai ar kādām tiesībām mēs varam aizliegt to publiskot, ja cilvēks to vēlas. Ja? Jo es uzskatu, ka katram cilvēkam ir absolūta brīvība paust savus uzskatus miermīlīgā veidā. Juris Kaža, 60 gadi, žurnālists, Nozare LV redaktors, hobijs, lasīšana, vēsture, dators, moto par savu un visu brīvību. Vai mums ir pamats runāt par sociāli sāpīgu tematu? Vai vispār ir problēma šeit? Nē, es uzskatu, ka viņas nepastāv. Viņi tiek mākslīgi veidot. Tāpat tās tā kā dala latviešus ar krieviem dala, tas ir skaldi un valdi princips. Viņš eksistē, sadala sabiedrību daļās, un tu varēsi pār viņiem valdīt, jo viņi nespēs vienoties. Ja? Igors Mukļakovs, 39 gadi, IT marketinga speciālists, No Pride dibinātājs, hobijs, profesionāla riteņbraukšana, datorgrafika. Moto dzīvo uz velosipēda. Cik mani daži tie, teiksim, homoseksuāli paziņas, Kārlis Streips ir ļoti populārs cilvēks, viņš ir žurnālists kolēģis. Es Kārlis Streips mācījies savu laiku, viņš ienākot lekcijā pateica, labdien, es esmu vienīgais gejs Latvijā, jūs atļaujos sev tā nominēt, ja? Jā, bet viņš to arī tā, viņš par to nekautrējās, bet viņš arī, teiksim, viņš pārstāv arī vienu citu minoritāti Latvijā, kas ir ārzemju latvieši Latvijā, kas ir tomēr varbūt Amerikas tanī vidē. Viņam ir cita kultūra. Jā, bet viņi neiet demonstrācijās. Nē, bet jāsaka, ka mēs, kā saka, tradicionālās orientācijas pēdiņās ārzemju latvieši bijām samērā daudz praidā, jo tur tas saskanēja mūsu vērtībām. Tās ir runas par segregētajām grupām. Bet man jautājums ir tev, vai mēs bišķiņ tomēr savus kaut kādus iekšējos riebumus nekoncentrējam tieši uz to, kad ir vienzimuma cilvēki kopā, jo heteroseksuālie savu seksualitāti viņi publiskojas, atvainojos, jebkurā katrā kioskā, jebkurš porno žurnāls vai erotiskais žurnāls ir seksualitātes jaunieši uz ielām bučojās, tas ir seksualitātes demonstrējums. Vai mēs runājam šeit par seksualitātes un orientācijas demonstrēšanu publiski? Tad jums nebūtu problēma redzēt vērmiņdārzā meiteni un puisi uz soliņas kūstamies, bet divus zēnus vai divas meitenes. Man nav problēmas. Es Andrei salā citreiz pēc kritikāla mazbraucieniem vai par citiem tur tādi slepenie krodziņi, tur atver garāžas durvis un tur tusējās. Tur naktī ir puisis ar puisis rokā sadevušies vai meiteni ar meiteni. Es nekad neesmu gājis klāt un teicis viņam, tu kaut ko dari nepiedieni. Jums tā nav problēma, bet vienlaikus jūs esat viens no kustības No Pride dibinātājiem. Kā tas iet kopā? Tāpēc, kad es izveidoju šo biedrību, jo es redzēju līdzīgas tendences, kā tas bija padomu laikā, kad vieni cilvēki mēģina kļūt labāki par citiem. Ja? Attiecīgi, es esmu kristietis pats. Es ticu Dievam, varbūt tās ne tā, kā visi tur uzskata, kā vajag ekstrēmisti vai kā, bet es ticu. Un Bībeli tad kaut kas, kas nosaka man dzīvi. Attiecīgi, ja šie cilvēki uzbruk manai ticībai, vienkārši agresīvi uzbruk, ja, es cenšos aizstāvēties. Vai demonstrēt seksuālo orientāciju? Jā vai ne? Žurnālists pret pilsoni. Kam taisnība? Pirmais seksuālo minoritāšu mēģinājums kolektīvu paust savu pārliecību, jeb pirmais par praidu sauktais gājiens. Pamatīgā policistu aizsardzībā notika 2005. gada vasarā. Gājienā piedalījās aptuveni 150 cilvēku. Vērienīgs bija arī skatītāju un protestantu pūlis. Agresīvākos 8 aizturēja likumsargi. Šogad aktīvie minoritāšu pārstāvi tikās Viņā, lai piedalītos gājienā par vienlīdzību, kas pamatīgi šokēja katolisko Lietuvas sabiedrību. Vai demonstrēt seksuālo orientāciju? Jā vai nē? Žurnālists pret pilsoni. Diāna un Gustavs arī par un pret. Kam taisnība?
Mani publiskoja dienā, un es tajā brīdī strādāju tādā avīzē Republika LV, un es atnāku 30. decembrī uz darbu, un diena atvēra pirmajā atvērumā iekšā mana fotografija pa visu, to tur uzrakstu, kur rakstīts rasisms, tur šausmīgs un tā tālāk, un es tā kā rasismu seju Latvijā biju. Un man teica, kas tas tāds ir? Es saņēmu 1000 zvanus, es nekad nebiju ar to sasaisties, vienkārši aizgāju apskatīties. Un tad, kad viens no tiem homoseksuālistiem rādīja cilvēkiem tādu, es policistam prasīju, kāpēc viņš tā rāda man tajā brīdī nofotšēja, ielika iekšā. Es zvanīju LRT un prasīju, kāpēc es tur esmu iekšā. Viņi teica, mēs tā gribam un tā daram. Un tad es teicu, ka jūs par to samaksāsiet. Un no-praida aktivitātes patiesībā bija reakcija uz šo te. Tas bija mans kliedziens. Privāts kliedziens? Jā, privāts cilvēka protests. Jūs jutāties privāti aizskarts? Bet tāpēc, ka tā nedrīkst būt. Vai tā ir jūsu kolēģi negodprātīga rīcība demokrātijas apstākļos? Es gribētu iepazīties ar faktiem, bet es liekas, ka tā situācija ir kompleksāka. Tā nav, teiksim, kaut kāda, teiksim, antipātija pret homoseksuāliem cilvēkiem, vai arī varbūt pat pret viņu tiesībām, teiksim, paust to viedokli, paust savu. Tā dienas kārtības veidošana tendenciāls piegarš. Jā, bet tas ir, teiksim, tur ir konflikts ar presi, tur ir arī tāda neveiksme vai nepatīkama notikuma secība, kas noved pie uzņēmuma izputēšanas un daudz kas cits tāds, vai ne? Pamatojoties uz Lielbritānijas 2008. gadā veikto aptauju par homoseksuāliem, sevi uzskata 6% cilvēku, bet 13% ir bijuši homoseksuāli sakari. Savukārt Hārvardas publiskās veselības skolas pētījumā teikts, ka 6,2% vīriešu ASV, 4,5% vīriešu Lielbritānijā un 10,7% vīriešiem Francijā ir bijusi homoseksuāla pieredze. Šādu sieviešu attiecīgi ir 3,6%, 2,1% un 3,3%. Vai demonstrēt seksuālo orientāciju? Jā vai nē? Žurnālists pret pilsoni. Diāna un Gustavs arī par un pret. Kam taisnība? Vai ir panākts kaut kāds risinājums, vai kaut kas ir panākts, vai kaut kāds konsens labākajā gadījumā? Vai jums ir savstarpējas saruna? Daudzreiz šos cilvēkus uz dialogu, un tad, kad bija vēl Karina Petersona, tad viņi pieņemsim vienkārši pieceļās un aiziet. Viņi nerunā. Viņi saka, mēs ar pretiniekiem nerunāsim. Kas ir ar tiem, kas ir pret mums? Pretinieki? Nu, it kā katoļi, tur luterāņi, baptisti, kas tur citi kristieši. Pamatā pārstāv šo te protestētāju vidu. Un viņi saka, mēs ar viņiem nerunāsim, mēs runāsim ar tiem, kas ir ar mums. Un tas ir absurds veids, kad tad jau nekad neviens nevarēs vienoties ne par ko. Jā, viņi atteikušies ir daudzreiz. Viņi teica, mēs ar viņiem nesarunāsimies. Tad, kad bija šī konference, ko rīko integrācijas ministrija, es tur biju, es centos runāt, tur bija no Soros fonda pārstāv vēl kaut ko risināt, kaut kādas tur pareizi to lietot vai to. Mēs esam gatavi iet un sarunāties, vai iet uz kompromisu, kaut ko darīt. Kamēr par homoseksualitāti netiek runāts skaļi, sabiedrība nav spiesta par to domāt, un nevienu tas sevišķi nesatrauc. Rodas jautājums. Kāpēc tā nevarētu palikt? Kāpēc minoritāšu pārstāvi tomēr vēlas iziet ielās? Apvienības Mozaika valdes priekšsēdētājs skaidro, ka Praids ir miermīlīga demonstrācija ar mērķi paust savu protestu pret valsts politiku. Praids tiek uztverts par tādu milzīgu provokāciju. Priekš mums tas ir veids, kā pilsoņiem, kā paust savu viedokli. Jo, kā tas savādāk pilsonis var paust savu viedokli, ja viņam nepatīk valsts politika, viņš var iziet ielā, rīkot vai demonstrāciju vai piketu, kaut kādā veidā to parādīt. Un tas ir tas, ko mēs darām ar šo gājienu. Mēs gribam paust savu viedokli par to, ka mēs uzskatām, ka mums nav vienādas tiesības un ka mums tāds pienākās. Mēs esam tādi paši pilsoņi, nodokļu maksātāji un tā tālāk. Labo domu savukārt sabojājot šauro agresīvo protestētāju grupa, kas Praida gājienu no pozitīvu pasākumu pārvērš par publisku un te fizisku cīņu starp homoseksuāļiem un homofobiem. Vai demonstrēt seksuālo orientāciju? Jā vai nē? Žurnālists pret pilsoni. Diāna un Gustavs arī par un pret. Kam taisnība? Kā žurnālistu, kā publiskā telpa pret to reaģē? Kāpēc tik labprātīgi šo informāciju ņem iekšā un pārgremo un dod tālāk saplosīšanai? Par Praidu un par tādām lietām. Tāpēc, ka tā ir karsta tēma un tā ir tēma, kurā sadurās vairākas, teiksim, šīs sabiedrības problēmas. Viena ir izpratne par demokrātiju, otra ir izpratne par, teiksim, zinātnes un psiholoģijas, teiksim, skatījumā par seksuālo orientāciju, kur jau sen ir pierādīts, ka tā nav nekāda slimība tiem cilvēkiem, kam viņi izpaužās.
Un arī par šo sabiedrības attīstību un toleranci. Un fakts, ka tur ir konflikts. Žurnālisti meklē konfliktu. Viena puse, otra puse, trešā puse. Cik seksualitātes publiskošana ir nozīmīgs faktors sociālajā vidē? Igor. Es saprotu, es varbūt neesmu tik izglītots, lai tādā līmenī diskutētu, bet galvenais, kas uztrauc tieši, kāpēc rodās šie protesti un kāpēc es rīkoju protestus, ir tas, ka es uztraucos par savu bērnu nākotni. Ja? Es negribu, ka skolā maniem bērniem mācītu kaut kādas perversijas. Manā uzskatā homoseksuālisms ir perversija. Vai jūs, prāt, pedagogs var būt homoseksuāls? Var, ja viņš, tātad es esmu konservatīvs cilvēks, jā, un es attiecīgi vēlos, lai man bērni tiek audzināti konservatīvā stilā, jo tā ir man tiesība. Tā veidojās demokrātija, savācās noteikti varas cilvēku kopā, viņiem ir vienāds kaut kādas normas, viņi ievēl valdību no sava vidus, jā, un šī valdība viņus pārstāv. Un tad attiecīgi šie cilvēki paļaujās, ka 74% mūsu sabiedrības ir tāds viduvējs pētījums, ja? Nepiekrīt tam, ka homoseksuālisms ir normāli parādība. Attiecīgi, 74%. Tas ir daudz. Jā, bet ir arī liela procenta, kas tic NLO un kas tic visādām murga teorijām. Tas ir skaidrs, te ir jāliek galdā pētījumi jau no 50. gadiem. Un atzinumi, kur nav pierādīts. Mums nav šāda pētījuma, starp citu, Latvijā, ja? Mums nav šāda pētījuma. Bet, Francija veic tādu pētījumu. Lielbritānija veic, Vācija veic, bet Latvijā šāda pētījuma nav. Amerikāņu psihiatriskā asociācija, globālās asociācijas saka, ka tā ir vienkārši, teiksim, tas ir tāds dzīves stils, cēloņus mēs nezinām. Un būtībā, ja runā par sociālo, teiksim, aspektu, man būtu, teiksim, ideālā sabiedrība tam nekāda nozīme nebūtu, jo mēs jau lielāko daļu, 99% no saviem kontaktiem ar līdzcilvēkiem nav seksuālas dabas, jā? Vai demonstrēt seksuālo orientāciju? Jā vai nē? Žurnālists pret pilsoni. Diāna un Gustavs arī par un pret. Kam taisnība? Labāko restorānu kafija Black Professional piedāvā.